Piedāvājums spēlēt Roy Kastors Brēna nāca no mana aģenta Īvs, kurš izteica piedāvājumu spēlēt šajā komandā, jo ir daudzsološs projekts, jauna komanda, jauni mērķi, labs treneris, kā arī man iespēja izaugt kā spēlētājai gan individuāli, gan pierast pie Eiropas basketbola. Es domāju, ka Beļģijas čempionāts ir diezgan spēcīgs, jo ir daudz komandas ar ārzemniecēm, kā arī Belfijas un Namurs spēlē Eirokausā, tāpat kā mēs šogad, kaut gan mūsu komanda nevarēja piedalīties tajā pilnā sastāvā. Tāpēc izvēlējos nākamajā gadā palikt Beļģijā, jo mūsu klubam ir jauni mērķi. Mēs spēlēsim, tikai mūsu komanda spēlēs Eirokausā, kas ir jauns izaicinājums man un mūsu komandai, gan trenerim, parādīt mūsu no labākās puses. Un es domāju, ka mēs to varam izdarīt, kā arī atkārtot labu rezultātu regulārajā sezonā Beļģijā. Es domāju, ka Eiropas basketbols ir daudz ātrāks, savukārt Amerikas basketbols ir daudz fiziskāks. Man vajadzēja pierast pie ļoti ātras spēles, līdz ar to uzbrukumā ir tikai 24 sekundes, 30 vietā. Spēlētājs ir ļoti ātras, agresīvas metējas, centra spēlētāji gari, spēcīgi. Bija neliels laiks jāpierod, bija nepieciešams neliels laiks, lai pierastu pie nedaudz ātrākas spēles. Praktiski mēs trenējamies 5 dienas nedēļā mēs trenējamies, vienreiz nedēļā ar spēle un viena brīvdiena. Treniņi parasti ir 2 līdz 3 treniņu dienā. Otrdienās, ceturtdienās 3 treniņi ir svaru zāle, metieni, basketbols. Pārējās nedēļas dienas ir fiziskā sagatavotība, atkal metieni, basketbols. Mēs dabūjam diezgan daudz dažādības treniņos, nav tikai basketbols vai metieni. Treneris māk balansēt, ko mums vajag, vai mums vajag vairāk atpūsties, vai vairāk metienus, piedomāt taktiskajā ziņā mums, ko darīt taktiskajā ziņā spēlē. Tā kā es esmu apmierināta ar to. Praktiski man dzīve tagad sastāv tikai no basketbola. Brīvais laiks atliek mazāk, kaut arī brīvajā laikā dodos apskatīt kādas pilsētas Beļģijā, bet lielākoties sanāk atpūsties nākamās dienas treniņiem.